Cik es zinu, 15 gadu vecumā tu uzsāki solista gaitas tukuma ansamblī Kurzemīte. Kā tas savukārt, kā tu nonāci? Nu, tur ir skolas draugu aizbraucam, viņš ir tukumnieks. Bet tu jau pirms tam biji mājās, kaut ko tur dziedājis, kaut ko jau tur... Bet es tur maz dziedēju tiešām, tur iznāca spēlēt, bet tā. Pāris dzies, 3-4 bija sākumā, par to balvas vakaru. Balvas bija tāds, braucām pa Tukumu rajonu. Atceries savu pirmo dziesmu? Nē, atceros to pirmo skati, jo manam draugam bija uzvārds Kloppe. Kloppe? Jā. Bija arī Kloppe? Nē, bet viņš jau asprātīgs puisis un Tukums skati. Toreiz bija skatis arī dejorķistiem. Un piesaka, nu, teiksim, latviešu tautas dziesmu apdaļu, izpilda Kloppe ar siksnu. Zāli. Bija grūti pēc tam padziedāt, jo mēs te bijām iedomājušies, kāds skanies. Kā tev, starp citu, ir gājis ar savu uzvārdu, vai tev ar savu uzvārdu nav arī dažādi kuriozi cita veida sanākuši? Pieraduši. Un kā tev dzīvē sarunvalodā sauc? Ir jau daži, kad kādreiz sauc, zinu, kad maestro Zaķis man sauc pa gurtīti kādreiz. Par ko? Pa gurti. Par gurti? Nu, tas vārds vēl. Bet par siksnu tā arī mēdz uzsaukt siksnu? Nu, jā, nu. Visādīgi ir locīts. Un kuru? Man bija vēl Krievu laikos filharmonijā, zinu, kad bija krieviskā versija. Rimņov. Rimņov? Georgija Rimņov, jā. Tas nopietni? Jā, jā. Tas ir vēl nopietnāk nekā siksna.